Sveiki visiem! Nu, ko 9. 09. un gada cipars arī 9. Tāda jaudīga diena šodien būs bijusi. Nolēmu mazlietiņ veikt tādu nelielu izmeklēšanu. Izmeklēšanu saistībā ar tādu Marsa tēmu, ar 9. tēmu. Paskatīsimies, kāda ietekme uz Latviju būs septembra mēnesī no Krievijas, Baltkrievijas mācībām. Paskatīsimies, no kā jāuzmanās ir. Nu, redzēsim, ko kārtas rāda, vienmēr sakot. Ok, šaujam. Parādiet lūdzu, kāda ietekme uz Latviju septembra mēnesī būs no Krievijas, Baltkrievijas mācībām šonadēļ, kas notiek. Kāda ietekme uz Latviju būs saistībā ar mācībām, Krievijas, Baltkrievijas mācībām. Septembra mēnesī šī gada. Strīmkārtīgi. Kāda ietekme uz Latviju? Par ko stāsts tas ničiem? Tā, kustība. Tā arī rāda tas, kas tur notiks. Aktivitāte, kustība, sišanās tāda. Bet tā nav kara sišanās, tā ir vairāk tāda, nu, teiksim, tiešām mācību. Jo pirmā kārts ir mācību kārts, tātad tiešām tās ir tā kā apmācības vairāk. Nu, tālāk otrā kārts man tomēr tāda, kad zobens, tātad kaut kāda asāka būs situācija. Zobens, asāka situācija, tāda vainu. Un viņi mums tomēr uztaisīs tādu stresiņu, mērenu stresiņu saistībā ar mūsu neatkarību. Tātad stresa situācija saistībā tā kā dzimta, ja dzimta saime, tā kā, un ar mūsu neatkarību. Tā dzimta saime īstenībā varētu tikpat labi būt tā mūsējā NATO saime, es tā pieļauju. Tā kā tādu stresiņu uztaisīs, tas ir skaidrs, bet rezultāts pie kā novada, nu, nekas traģisks nebūs. Jo man tomēr rāda kārtas, ka viss notiek jebkurā gadījumā tradicionāli, pierast, pareizi, un nu, es gan vēl varētu atvērt, varbūt tās tomēr smalkāk paskatīšos, par ko stāsts. Nu labi, diezgan tādā it kā tradīcijas, tradicionāli, kad viss, bet nu, bēdīgi, acīm redzot, es tā saprotu, mēs sēdēsim tomēr bēdīgi. Mēs sēdēsim bēdīgi, jo kaut kādi tomēr, nu, tāda, zinām, negativitāte būs no tā visa. Īstenībā viņai ir diezgan kareivīgums arī tai kārtī. Tās tādas īstenībā neforšas kārtas ir, kaut arī it kā tradicionāli rāda, ka nekas tāds. Nu, diezgan tādas, nu, vismaz priekš mums, teiksim, jā, kas saprot kārtīs. Te ir tāds, jā, kareivīgums, teiksim, kareivīgums. Bet es neredzu te tādu, kad, teiksim, tiešām pāries, nezinu, robežu un, nu, būs pavisam, jā. Te tāds, kad, nu, pie kam tas arī var stāstīt par to, ka kaut kādas instrukcijas pavēles, pie tā arī var novest tas viss, tā situācija. Pie kaut kādām, teiksim, pavēlēm saistībā ar kaut kādu to tādu aktivitāti, kara aktivitāti. Nu, kaut kādu, es jau, protams, nezinu, kā kārts var rādīt, ja, teiksim, mums tad nāk gluži ar tankiem iekšā, bet, nu, nenāks jau noteikti, jā, septembrī, bet, nu, tomēr. Nu, jā, labi.
papētīšu vairāk no citām pusēm. Bet, mācības, tāds rezultāts. Pateicos. Vēl tas, ap citu, var tas zobens arī rādīt, ka vainu arī, kad viņi paši varbūt tās vēl skatīsies, viņiem būs jāizlem kaut kādā brīdī darīt to vai darīt šito. Tātad darīt, pārkāpt kaut kādas tur likumus, nepārkāpt. Likumus, noteikumus tādus, teiksim, kad būs viņiem pašiem jāizlem. Tāds moments būs tajās mācībās. Bet spriežot pēc tā, kad, ja tomēr tā gala kārts ir tāda, tāda, es neteiktu, ka mūs tur gluži, tagad steigas iekarot, ja? Labi, pateicos. Mierinājums maz, bet, tāds būs jautājums Latvijai. Kā visvairāk jāuzmanās ir šī gada septembra mēnesī? Parādiet, lūdzu. Šī gada septembra mēnesī, kā visvairāk jāuzmanās Latvijai? Vai no diversijām, teroraktiem, vai cilvēku iekšējā naida kurināšanu, šķelšanos, vai reāls iebrukums? Kā mums vairāk jāuzmanās septembra mēnesī? Tātad terorakti, diversijas, cilvēku naida, šķelšanās kurināšana un reāla iekarošana. Diversijas, cilvēki, divērtā iekarošana. Cilvēki, reāla iekarošana. Tā, ļoti interesanti. Uzreiz var pateikt, ja, protams, kādam interesē. Stāsts par reālo iekarošanu pēdējā, ko es pajautāju. Pilnīgi viennozīmīgi tālajošie plāni. Reāla iekarošana. Viņi plāno. Pie kām tāds jau ir bijis tas, ka mēs bijām zem viņu atkarības. Nedrīkst rādīt šo kārtni uz YouTube. Tātad mēs bijām zem viņiem, zem sātana. Ja kādam vēl ir kaut kādas šaubas, tas rāda pagātnē, mēs zem viņiem bijām. Pagātnē, tātad vecajos laikos bijām zem viņiem, un viņi plāno atkal. Ļoti runājoši. Tālāk, rindiņa, kas atbild par to, cilvēki, tiek šūmēšanās organizēta. Lūdzu, cilvēki, sabiedrība, attiecības, partnerība, tātad sadarbošanās, tālāk, nākamā kārts. Tas tiek menedžēts, vadīts, menedžēts. Lūdzu, ieklausieties, kas var. Gan jau, kas varbūt, kas pēc dienas tad iespējams paši to saprot un zina visdrīzāk. Un tas tiek ļoti gudri prātīgi izdarīts ar gudru nodomu. Šīs 3 kārtas pilnīgi, ABC, Tātad sabiedrībā tas tiek, pie kam pēc partnerības kārtas es pat teiktu, ka tas jau ir ar kādu sadarbošanās. Tātad sadarbojās, lai to varētu realizēt, to šķelšanos, to cilvēku naidu, to, tā teikt, iekšējo uzjundīt augšā visu, tos ūdeņus mūsējos. Tālāk, kas attiecās uz diversijām. Diemžēl jābēdina, diversijas arī tiks palaistas. Viņas pat praktiski jau tādā pozīcijā, ka rāda, kad jau tiek gatavotas, bet tā, ka jau gandrīz ir palaistas. Iespējams, sākumā viņiem nebija spēka šīm diversijām. Te vairāk bija tāds, tā kā viņiem nebija resursu. Bet tagad pēc tam tomēr viņi palaida šos izšāva bultas un saistībā ar, te varētu vispār arī vēl filozofēt, saistībā ar zemi, saistībā ar kaut kādiem varbūt uzņēmumiem, kuriem ir tādi auglību nesoši, teiksim, uzņēmumi, viss, kas saistīts arī ar tādu, turību. Tātad diversija, kas ir vērsta uz turību. Plus vēl arī šai kārtī apzīmējums ir zeme. Tā kā arī tur varētu
spekulēt kādā jomā, bet varbūt to es nākamajā izlikumā paskatīšos tieši to diversiju vērst uz kurieni. Vēl arī to vēl var traktēt, kā žogs, robežas arī saistībā ar to, ka cauri žogam varbūt ir tas caurums, ja kaut kāds žogā caurums mūsējā zemē žogā, ja, redziet, ir caurums, caur ko tiek iekšā un caur ko tātad palaiž visas šīs sistēmas, lai būtu tās diversijas. Nu, godīgi esmu pati mērenā tādā izbrīnā, bet, nepatīkamā izbrīnā. Un, jā, no ārzemēm tas tiek taisīts, plānots, nevar radīt to kārti, triumfa kārts, ja, pasaule robežas, mūsējās robežas noteikti. Tā kā, esam uzmanīgi, septembris. Tātad, pie kā vēl ir tāda interesanta lieta, ka tas viņu to tāliešie plāni mūs vispār paņemt, iekarot. Šai kārtī bieži tāda nozīmē, pieņemsim, 3 mēnešu laikā. Tātad pēc 3 mēnešiem, skaitam, tātad septembris, oktobrs, novembris, tātad pieņemsim, novembra beigas, decembris, janvārs. Uz to brīdī skatīsimies, kā gan viņiem izdosies realitātei, bet plāni viņiem ir tieši uz šo laiku. Tā kā, tā, interesanti. Interesanti, jā, ļoti interesanti, pateicos. Labi, pētam tālāk. Šūmēšanās, tur mēs, kā man uzdot šo jautājumu par šūmēšanos, pa iedzīvotāju. Iedzīvotāji, tā tad varbūt pa iedzīvotājiem. Tā, labi, parādiet lūdzu. Iedzīvotāji. Kurās sabiedrības daļās iedzīvotāji tiek jau kurināti un sagatavoti iekšējiem tādiem nemieriem? Kurās sabiedrības daļās, vai tas ir, pieņemsim, tātad reģionos, pieņemsim reģionos, Latgales pieņemsim, labi, Latgales reģionā, otrs variants, pieņemsim, Saeimā, kāds varētu būt trešais variants, žēl, man neviens nav jautājums konkrēti uzrakstījis par to, bet labi, citautiešu vidū, joks pēc paskatīsimies. Tātad parādiet lūdzu, kuros sabiedrības slāņos tiek šie nemieri kurināti mākslīgi kurināti. Tātad Latgales reģionā, lai man atvaino Latgales iedzīvotāji, bet tomēr Latgales reģions. Tātad Saeimā, kur arī varbūt nav lojāli cilvēki. Tā, un citautiešu, tātad, citautiešu vidū, Latvijā dzīvojušu citautiešu vidū. Reģions, Saeima, citautieši, reģions, Saeima, citautieši. Tā, mīļie, kas skatās. Tas viss ir miglā, kā liels, tas tiek veikts, visas šīs darbības tiek veiktas aiz tāda aizsagais plīvura, visiem, tā teikt, aizklāti, noslēpumaini, lai to nevar redzēt, struktūras, kurām vajadzētu to redzēt. Citautiešu vidū, uzreiz sākšu ar pēdējo. Viņiem tiek tā kā, tiem citautiešiem ir tā kā pārdzīvojums stress saistībā, acīm redzot, tā tad uzkurināts tas stresa moments. Kad, laikam, jā, jūs te nenovērtē, jūs te apspiež un tā tālāk. Saistībā ar, kas jau ir bijis dežavu veciem laikiem.
veciem laikiem. Tātad tas ir jau nav pirmo reizi, tas jau ir bijis. Un saistībā ar tādu tālējošo ceļu, tālējošo, tad uz to virzās, uz to iet, uz to viss iet. Tas ir saistībā ar tādiem, jā, teiksim, citautiešiem, jā. Tālāk. Saistībā ar saimi, ļoti interesanti. Tātad musējie varas lēmēji, tie, kas lemj par likumiem, mūsu varanie, viņi dzīvo savā tādā, kā saka, izbauda dzīvi. Izbauda augļus, garšīgi ēda, labi dzīvo, labi iekārtojušies. Un iespējams, ka kādam no viņiem saistībā ar šo arī tiek kaut kāda naudiņa maksāta saistībā ar to, lai nebūtu varbūt lojāli, lai varbūt kaut ko pieņemt, kaut kādus likumus, kurus nevajag pieņemt, vai arī nepieņemt tos, ko vajag. Te ir stāsts par naudiņām. Saistībā ar to ir naudiņas. Tā kā, kas varētu būt kādam, nav nekāds atklājums, ja? Tālāk. Latgales reģions. Dīvaini, bet Latgales reģionā šeit atkal rāda, ka tas ir tā kā cilvēku izvēle, ka cilvēki paši izvēlās, tā kā cilvēku izvēle, izvēles kārts. Es teikšu, ka šeit neizskatās tā, ka Latgales reģionā īpaši kaut kas būtu mākslīgi kurināts. Te izskatās, ka paši cilvēki, tā kā kaut kāda cilvēku izvēle, pareiza izvēle. Un arī stāsts par savu robežu aizsardzību. Robeža aizsardzība. Īstenībā Latgalē ir švaki robežām, es tā saprotu. Tur arī tiek caur tām kaut kādiem caurumiem robežā tiek iekšā, acīm redzot, kaut kādi, kas veicina šo šķelšanos sabiedrībā. Caurums robežā. Bet nav arī slikti, es teiktu, man šeit visvairāk nepatīk mūsu saeimas jautājums. Jo Latgalē, Latgalē cilvēki, jā, tā tad domās pareizi izvēli, kā, vai izdarīt izvēli tā vai šā. Tā tad, teiksim, ir varbūt daļa iedzīvotāji, kas varbūt būtu nelojāli, daļa, kas lojāli, bet nav arī tā, ka būtu tur viss, jā. Es ceru, ka man piedos kāds, ja gadījumā klausās no Latgales, ka es vispār tādu domu pieļaujam, bet, jā. Jā, pateicos. Ko es vēl pie šī visu varu pētīt. Diversijas, terorakti. Kādā jomā parādiet, lūdzu. Šī gada septembrī. Ar kādām stihijām saistīti būs šie terorakti vai diversijas? Parādiet, lūdzu, septembra mēnesī. Ar kādām stihijām tieši saistīti? Uz 3 kārtīm. Diversijas. Septembra mēnesī Latvijas teritorijā, no Krievijas puses. Uz 3 kārtīm, ar kādām stihijām. Neliela varētu būt ūdens stihija, neliela zemes stihija un neliela gaisa stihija. Baigi traģisku neko neredzu tādu. Pat ja ūdens stihija, tad tā ir neliela. Zeme ar naudām. Ar zemi, ar naudām, ar materiālām lietām varētu būt. Par ko stāsts? Šeit, kā man te saprast? Kaut kāds asas moments, jā, šeit asas moments būs. Es tā vairāk redzu, ka tā kā naudas lietas tās varētu būt drīzāk. Naudas lietas vairāk, bet arī neteikšu, ka ļoti kaut kas. Naudas lietas plus vēl neatkarība.
arī atkal īstenībā, ja mēs skatāmies ne stihijas, bet kā neatkarību, šī kārts rāda neatkarību kā tādu. Ass moments. Tāds kaut kāds. Labi, cik var saprast, ja gadījumā kaut kas te vismaz nav kaut kādi torņi un tā tālāk. Te vairāk ir stāsts, ka tas mūs tāda neatkarības lieta. Tā kā, ass moments, tāds tā kā uzbrukums mazlietiņ, ja. Bet tas nav tāds, es tā saprotu, ne jau tankiem iet iekšā, bet tāds uzbrukums. Kaut kāds katrā ziņā būs. Kaut kāds mēģinājums vismaz uzbrukt, bet ne fiziskā varbūt nozīmē, bet tieši tie kaut kādas diversijas. Tā, un tas čieperku stāsts. Te arī tāda vairāk ir informatīva uzvilkšana, cilvēku uzvilkšana tomēr. Oi, tā, kas man izskata, tālieši plāni izskata. Ok. Jā, tālieši plāni krīt ārā, lec ārā 3 mēnešu laikā. Lec ārā. Jā, tas ir skaidrs. Pat tiem 3 mēnešiem esam uzmanīgi. Visumā, ja es teiksim tā nolasu, ir tāds kaut kādi ierobežojumi arī saistībā ar to mūsējo varēšanu, spēšanu pašiem acīm redzot aizsargāties. Var jau būt, ka tas ir stāsts vēl par to. Ar mūsu varēšanu aizsargāties. Vairāk tomēr informatīvi arī. Varbūt informatīvi, varbūt arī, ja kaut kas, tad tomēr tas zobenu pāž, tas nav arī tā, ka nenormāli kaut kas tāds tiek, ja tur izšauts, piemēram, jā, bet septembrī, es domāju, mēs tiksim tā viegli, pa vieglo jebkurā gadījumā, nekādus te neredzu tādas smagas lietas, teiksim, tur kārtas, kas rādītu pavisam slikti, jā, bet kaut kādas sīkās lietiņas būs, tas ir skaidrs. Ok. Pateicos. Labi. Tāds īsais uz 20 minūtēm. Bet, esam uzmanīgi. Sargājam sevi, sargājam savus tuviniekus. Laiks rādīs, tālāk pētīsim tālāk. Septembra beigās skatīsimies, kas ir ar oktobri un tā tālāk, bet 3 mēnešu laikā būs jau lielāka skaidrība. Un cerēsim, ka viņa plāni nepiepildīsies. Novēl visiem jauku vakaru. Atā!